Florbola līgās sievietēm play-offi ir sākušies ar Ķekavas komandas uzvaru pār NND 7-6 un esam aicinājuši komandas Ķekavas spēlētāju Alīnu Loginu apsveikt tevi ar uzvaru. Gāja diezgan karsti. Tavs komentārs par šīs dienas spēli un savas komandas sniegumu. Tā kā rīta spēle, man liekas, bija pirmie 2 puslaiki ļoti lēni. Trešajā puslaikā jau sākām skriet, kā parasti, mums trešajā puslaikā bišķiņ ātrāki sanāk. Bet arī pazaudējām kādus 2-3 vārtus tādus, kurus nevarēja pazaudēt. Vai nu vārtsargs nenostrādāja, vienkārši pumpiņi paveicās, ielidoja. Mums arī veiksme bija diezgan daudz tālie iemetām. Kopumā laba spēle, es domāju, rīt būs vēl labāk. Jā, pirms pirmā perioda jūs atradāties iedzinējos 2-3, pēc tam ieslēdzāt 5. ātrumu un sakritīja goli iekšā. Vai tā bija arī tāda taktika? Pirmajā periodā tās pretnieces iemidzināt un pēc tam otrajā sākt spēlēt savu spēli? Nē, tā ir rīta spēle. Rīta spēlē pirmais puslaiks ir norakstāts kā parasti. Pēc tam jau sāk bišķi atdzīvināties. Sākās arī bišķi pamainīja mājiņas, aizsargu bišķiņ ātrākiem. Trijās maiņās nokapāja uzbrucēju vai klapīju. Tev arī šodien visnotaļ rezultatīvs sniegums, 2 vārti un rezultatīva piespēle. Kā tu vērtēji savu individuālo spēli šodien? Pēdējā laikā labi iet, ja labas piespēles iet. Viss veiksmi. Rītā otrā pusfināla sērijas spēle šajā pašā laikā, šajā pašā vietā. Kādi plāni rītdienai? Es domāju, ka rītdien varbūt ņemsim piemēru, ņemsim vērā to, kas šodien notika, un jau pirmajā puslaikā jau sāksim turēt savā